Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Pēc iepriekšējā mūsu video daudz skatītājs interesē vēl slimnīcas jautājums, vai mēs nevaram vēl pastāstīt detalizētāk, kas tur bija. Un tad es tā mēģināju atcerēties, un tik tiešām ir kaut kādas lietas, kuras mēs tā īsti neizstāstījām. Un viena no būtiskākām bija tas, ka vecais mērs, lemjot pa valdi, viņam interesē īstenībā 3 jautājumi. Viens bija man plānie mati, otrs interesē dzintara apakšbiks, un trešais bija Edijs Ilziņš, kā valdes loceklis, un tas tika slavēts, ka tas ir gan galvenais malacis, jo viņš čakarē to te kolektīvu, ja, un ka tas ir tā, ka tā arī ritīgi vajag, ja. Un tas bija vienīgais, ko tas domas priekšsēdētājs, piebilda šajā jautājumā, ja. Un es gribu vienkārši pateikt, kad saistībā ar to slimnīcu skaidrs, ka tika apstiprināti šie 3 valdes locekļi, jo viņi galā primāri izpilda šī politmafijas politbiroja norādījums ar visām ventas balsīm, basketboliem, un skaidrs, ka viņi arī garantē visiem šiem cilvēkiem, ja, no ārpus rindas labus un kvalitatīvus pakalpojumus, protams, uz visu pārējo rēķinu. Jāsaprot ir viens, jo vairāk tiek tērēts kaut kur, kas nav saistīts ar veselību, jo mazāk paliek gan veselības nozares darbiniekiem, gan arī pacientiem. Tā kā tas ir tas pats galvenais un par ko cīnamies. Un tad es vēl gribēju pieminēt, vakar mums vēl zvanīja viens vērīgs skatītājs, kas noskatījos iepriekšējo domas sēdi, un tur ir interesanti, es biju arī palaids garām, ka Vītoliņa kungs ar Blumberga kungu diskutēja, ka īstenībā mēs runājam par viņu prēmijām un piemaksām un vēl tur nezinu kādām tur bonusiem. Un tad viņi minēja, ka viņi nostrādā daudz vairāk stundas nekā īstenībā viņiem tiek samaksāts. Un šeit es gribu piebilst, ka Vītoliņa kungam 24. gadā ir 81 000, tā ir viena no vairāk par 81 000, tā ir viena no lielākajām algām. Ventspils augstskolā viņiem ir 17 000. Tātad vēl pensija kopēja ienākums 159 000. Sanāk tā, ka ja kungi kaut kur aiziet uz kādu vai labdarības pasākumu vai kas, tad tiek iestrēgts skaitītājs un tiek meklēt veidi, kā pa viņiem samaksāt. Bet īstenībā šīs atalgojums ir lielāks nekā Rīgā un lielākajā daļā Latvijas pilsētās. Es gribu teikt, ka šī Ventspils politmafijas degradācija uzņem jaunas apgrieziens, un kas bija vēl interesanti par to pašu slimnīcas valdi, kad pilnīgi tika ignorēta arī paša partijas biedra cienījama ārsta viedoklis, kurš pilnīgi iestājās pret Ilziņa apstiprināšanas valdē. Tas tika vienkārši uzmests, ja, un vēl visu acu priekšā vēl lielīts, ka tā arī vajag, lai čakarē kārtīgi tos mediķus. Jā, tas tā viss ir dīvaini. Protams, es vēl apskatījos arī par tiem komandējumiem. Mums tur aizgāja diskusija, ka Vītoliņa kungs saņēma pirms Ziemassvētkiem vai pirms jaunā gada dažādas prēmijas un piemaksas un visu pārējo, un ka viņš ir ļoti daudz ko darījis. Un tad jāsaka, ka komandējums izmaksas līdz Rīgai, ja mēs rēķinām, ka Vītoliņa kungs saņem 81 000 plus 17 000 no Ventspils augstskolas, tas ir gandrīz 100 000. Es pieļauju, ka 25. gadā vēl lielāk ir. Tad tīrais viens darbdienas izmaksas ir 394 eiro. Ja mēs pieliekam amortizāciju, degvielu, darbinieku algu, kas viņi nogādā tur un stāvvietas vai vēl kaut kāds sīks izdevums, tad tie ir viens Rīgas brauciens Ventspils budžetam izmaksā plus mīnus 660 eiro. Un tas, protams, nav viss. Tur vēl ir sekretārs, netiešās izmaksas prezentācijas izdevumi, kā mēs zinām, prezentē karogs un kalendārs un viss. Un tad ir jautājums, vai aizbraucot vairākas reizes nedēļā vai vienreiz nedēļā uz Rīgu, šie 660 eiro no pilsētas budžeta atmaksājās? Nezinu. Man liekas šķiet, ka nē, jo mēs tādu pozitīvu redzējumu un tādu vīziju, kur attīstītos gan rūpniecība, gan jūrniecība, gan cits nozars, mēs neredzam pilsētā. Arī par to pašu medicīnu. Viņiem jau nelikās svarīgi debatēt par visu slimnīcas klientu vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību. Ja? Galvenais, lai pašiem ir ok. Tas tā par to slimnīcu. Kas tad vēl, Dzintar? Vai, par to sniegu. Par sniegu mums arī daudz zvana un raksta, un tad tas interesantākais ir, tas ir
principā tādu prātam neatverams, kad man tikko uzrakstīja 3 bērnu māmiņa, kurai ir atnācis jau brīdinājums, ka tūlītās viņa saņems sodu, ja nebūs nokalts līdz melnumam. Tas ir tā kā mazulim un ģimenei draudzīga pilsēta, ja? Nu, tas ir tas, redziet, ka mēs skatāmies, kā labiekārtošanas kombināts tagad taisa filmiņas, un kad esiet iecītīgi, gan jau sniegs ir ūdens, gan tas viss nokusīs un viss būs kārtībā, tad tieši mūsu Ventspils iedzīvotājiem atkal ir uzlikt šādas prasības nokalt līdz melnumam. Pie šiem klimatiskajiem apstākļiem līdz melnumam nokaļot rodās rasa un vēl vairāk slīd nekā tur neliels sniedziņš ir. Protams, ja ir kaut kāda ļaunprātība, kas vispār nav tīrījuši. Un tad šeit ir tādi dubultie standarti, tā kā mēs jau rādījām pie kultūras centru, gan mēs to nepārmetam, protams, tie mani kaimiņi mani, bet iedzīvotājiem šajā mirklī uzlikt kaut kādas sodnaudas vai izsūtīt dažādas brīdinājumus, ņemiet vērā, ka arī izmaksas ir tev cilvēkam jāuzliek tas brīdinājums. Tas jau viena gadā izmaksā kā 20 km. Nabaga municipālie policisti, ja, kuriem jānodarbojas ar lietām, ar kuriem viņiem nebūtu jānodarbojas. To izrādās pat municipālā policija nenodarbojas. Tur ir viņiem ir jāmēra vai jāziņo, un tad atbrauc cits, kas smuk to mēra un dara. Un šeit ir tie dubultie standarti. Un tad man ir jautājums mūsu mēram, ko jums mūsu iedzīvotāji Ventspilī ir nodarījuši, ka jūs tā darat. Nu, ir iecietīgi, ja tas sniegs ir. Un par sniegu tīrīšanu runājot kopumā, jūs visi redzat, ka tomēr tās ielas platums nav notīrīts, kā būtu vajadzīgs. Arī tas pats sāls, ka nestrādā no -10, no vakar aizvakar nebija tie -10, un tāpat nekas nestrādāja, viss slīdēja. Un šāda situācija, ka ielas platums nav iela notīrīta pilnīgā platumā, tas ir absurds, un tas nav pareizi, un tā rodās avārijas situācija. Un šeit mēs skatīsimies arī, kā tiks piestādīts par janvāra rēķins par šiem pakalpojumiem, un tad mēs jūs informēsim. Bet šādi dubultie standarti un veloceliņu tīrīšanu un netiek mainīti šie saistošie noteikumi nav pieļaujami Ventspilī. Jā, un arī par to budžetu. Ja tagad vēl joprojām šodien ir 22. janvārs, budžets nav skatīts nevienā komisijā. Es vienkārši gribu atgādināt, ka pagājušā gada budžets jau tika skatīts kaut kādā 10. decembrī, ja ne vēl ātrāk, jau pirmajās atbildīgās komisijās patreiz nav. Un tad man ir tāds pārdoms, ka arī šajā sasaukumā, Zintara, nekas nemainīsies. Ja? Jo, redzi, nav jau svarīgi, kurš no šīs politmafijas pārstāvjiem juridiski sēž tajā krēslā. Vadītājs jau ir viens. Ja? Tas, kas ir apaudzis ar krimināllietām un sankcijām, kas sunsa blusām. Jā, es tikai ļoti atvainojos. Es aizmirsu vēl par piebilst arī par šo sniega izvešanu, ko mums daudz vairāki iedzīvotāji saka. Tāpat tās arī, kad bija barikāžu diena atceres, pie Raslaukumā nebija sniegs nevis izvests, bet aizstumts uz rakstnieku māju. Tas ņemiet vērā, ka tas sniegs jau ir kopā ar sāli. Tas viss kusīs, tās vēsturiskās mājas. Tur, protams, ka tas sāls iekļūs pamatos un ies uz augšu un būs atkal mēs krāsosim. Tāpat tās arī vairākās vietās iedzīvotāji ziņo, ka uz jaunajiem kociņiem, uz veciem šis sniega sāls maisījums tiek nolikts, un tad nākošu gadu atkal stādīsim jauns kociņus. 10,000 tur. Kāds vēstījums sabiedrībai tiek pasniegts ar šo? Vēstījums ir tāds, ka praktiski, ja tu strādā pašvaldībā vai tad mēs varam darīt, šī gadījumā mēs ar Aivu arī esam pašvaldības darbinieki, mēs varam darīt, kā mēs gribam, un iedzīvotājiem tiek sodīti, un tur nav nekāds atruns un viss pārējais. Tā kā tas, protams, veido tāds dubults standarts, un runājot par to budžetu, es tev pilnīgi piekrītu. Ja tas ir budžets, tā ir tāda prezentācija. Tur ir ļoti labi, ka Ventspils reisam ir pasniegts balvas. Tas arī ir mums ir vienīgais tas, ka tur daži materiāli ieskatās šķīvi ar otrādi, jo viņi ieliktu otrādi, lai neredz. Un tas tiek speciāli skavēts, lai beigās nostādītu viss, kā saka, faktu priekšā, jo kungiem būs viss, bet jūs sabiedrība un arī domas pārstāv, ticiet, un iestāžu un kapitāla sabiedrību vadītāji, jums nekas par to nebūs. Mums vienkārši tiek radīts tāda sajūta, ka sniegs čūrēšana un tās kļaušas ņirgāšanās, tās būs mūžīgi, vai ne? Pašvaldības kapitāla sabiedrību un iestāžu amatos tiek likti cilvēki, kur pārsvarā
pildīs, nodrošinās šī politbiroja iegribas un komfortu, ja? Un teiksim tā, ar pātagu daudzīs tos savus padotos, jā. Jā, es vēl gribēju tikai piebilst, ka šīs prezentācijas, kas mums ir pieejamas, kur kādi no viena no pašvaldības iestādēm prezentē, tad tās prezentācija neatbilst pat minimālām budžeta pazīmēm. Tas ir praktiski, es nesaprotu, kas tas ir. Mums ir pat budžets, ir pat Rīgā pieņemts, mums vēl nav, un iespējams, ka ātrāk par 5. februāru tas nebūs. Un tad arī mēs šodien domas vienā no komisijām mēs runājām. Vitoļņš teica, visu, ko jūs prasat, naudu nav. Viņš neprecizēja, kam nav naudu un par ko iet runa, bet tā vairāk reizes no viņa izskanēja, ka mums nauda nekam nav. Jā, bet būs noteikti, būs atkal garantēts piemaksas prēmijas par neko. Jā, būs garantēts šo kungu rumpju, komfortablu pārvietošanu, ja, ar municipāliem policistiem un visādām lepnām mašīnām. Ja. Būs komplementāri rakstiņi, ventas balss, ja, kur mēs maksāsim atkal 100 000, cik nu mūsu varoņi ir varoši un neaizvietojami. Tas būs. Un atceries arī mūsu to ex-domas priekšsēdētāju. Priekš viņi jau vispār atrodas, nezinu kas. Man pat nebūs brīnums, kad visam tam sekretāriem un vēl, kad pieņems vēl lēmumu, ka vajag kaut kādu ekskluzīvu pansionātu taisīt, kur šo aptekalē. Ja? Pašreiz ir tā, ka ir mums cilvēki ziņo, ka ja mūsu bijušais vecais mērs iet projām, tad viņi apģērb šī sekretāra, kas pasniedz to mēteli, uzliek to cepuru uz galvu. Un tas, protams, fars viss turpinās, bet arī nav tās indikācijas tieši, ja runa par atalgojumu sistēmām pašvaldībā. Es, protams, apzinos, ka tie, kas tīru sniegu tīri, tie, kas strādā ar rokām, visi darbinieki ir viennozīmīgi pelnījuši prēmijas. Mēs tiešām ar Aivu neesam pret darbiniekiem. Mūs šeit uztais par darbinieku nīdēju, tā tas nav. Mēs esam par šo lielu kungu pārlieku lieliem izdevumiem, kur tiešām ir jāapgriež. Un šeit ir arī valsts kontrolas ziņojumi par valsts pārvaldē atalgojumu sistēmu, ka tur ir nepilnības un mūsu domē tādas tiešām ir. Šīs atalgojuma sistēma ir netaisnīga pret pārējiem Ventspils iedzīvotājiem un domas pašvaldības iestādes darbinieki. Ne tikai viss tas komfortabli ar nodrošināšanu, ja rēķina arī par to eksmēru, tad viņam šis komforts ar lielām algām un lielām kabinetiem un viss tiek nodrošināts. Tajā pašā laikā viņš it kā atbild par sociālo sfēru, bet mēs jau zinām, ka Selgā tur ir ar tiem kukaiņiem un visādiem parazītiem problēmas, un kas tik nekas nav. Nekas jau nav atrisināts. Un ja man kāds grib apgalvot, ka, protams, ka Vitoļņa kungs ir labs cilvēks, iespējams, man vēl nav izdevusies pārliecināties par šiem vārdiem un pieņēmumiem Ventspilī, ja kopā ar Ventspils augstskolu viņš saņem ap 100 000 vairāk nekā prezidents vai ministru prezidents, tas ir, man tā liekas, mazliet par smieklīgi. Plus vēl ņemat vērā, ka ir 2 vietnieki, plus vēl ņemiet vērā, ka izpildu varā ir arī, man liekas, 3 vai cik tur 4 vietnieki izpildu direktoram, tad tas jau ir 1 miljons tā aiziet, un šeit iet runa par to, ka pār ģimeņu interesēm mēs iztērējam ļoti liels līdzekļus, un pilnīgi nekādas indikācijas ir par to, ka vai būs mototrase, tas tiek klusēts, mums vispār nerunā. Mēs, protams, vai būs taisnīga samaksa, vai būs kaut kādas samazināšanas tieši izpildu varā. Vai ģimenēm būs kaut kas. Vai ģimenēm būs, vai šīs sniegs jautājums tiks atrisināt. Šodien pilnīgs klusums, Vitoļņš. Mēs tikai zinām to, ka nauda atrodas, lai pret mums vērstos, lai mūs vajātu. Bet par to mēs uztaisīsim atsevišķi video, bet arī notiek tā. Un kas vēl pats tāds burvīgākais ir, kad tiek rīdīts kolektīvs pret mums arī un skatās līdzi, lai tik kāds rats vai vēl kāds nenolaiko kādu mūsu video, un tā kā stukačošana iet pilnā sparā. Un ja kāds izrāda kādu simpātiju, tad attiecīgi jau par to ir jāziņo un nezinu, kas ir jādara. Jāsafabricē lietas
un ko tik neko dara. Mīļie ventspilsnieki, principā jums jāsaprot, ka baidīties nevajag, jo īstenībā šis tas uztaisīts, ka tur ir tās iedzīt bailes ar kaut ko tādu. Mēs dzīvojam valstī, brīvajā valstī, demokrātiskajā valstī, un katrs var izteikt savu viedokļu. Un tā kā nebaidieties mūs laikot un darīt, un mēs centīsimies cīnīties par to, lai pēc iespējas maksimāli vairāk ventspilsnieku gūtu labumu no mūsu samaksātiem kopējiem nodokļiem, jo pašreiz izskatās, ja nebūtu šī Eiropas Savienība, nebūtu valsts, tad mēs dzīvotu, kā jau es vairāk kārt teicu, sūnu un mums ciemā. visiem ir jāpratojas visai tai politikai, kur mums ventspilsniekiem tiek radīts sajūta, ka šajā pilsētā nekas nemainīsies, ka bez Aivaraņa, Jāņa un Guntiņa neko jau nevarēs izdarīt. Viss notiks arī pirms viņiem. Vienīgais, ko viņi varētu darīt rietā, tad apņemties paši tīrīt tās pieguļušās teritorijas no tās sniega. Tas būtu vismaz liederīgi. Ļoti, ļoti ir grūti, ka cilvēki nesaprot, kad ir laiks. Un es gribu teikt, ka Ventspils bija pirms vecā mēra, Ventspils būs pēc vecā mēra, arī pēc mums tā Ventspils būs, pēc kāda laicīna nāks citi, un tas ir ļoti labi. Un tā kultivēt to, ka tikai ir vienīgie un tie gudrākie, ka visi ir uzcēluši, nu nav tā. Pirms tam arī Ventspilī bija, kad es maziņš biju, un Ventspilī gan rūpniecība bija, gan veikali bija, gan bitīti, gan saldējums un vispārējais. Tev nav kāda līdzība, ar ko tas viss ir? Nenāk prātā? Nu jā, tā tas ir. Jā, jo mums jau te kaimiņos ir divas tādas lielvaras, bet jāsaka, ka viņiem visiem ir viena skola un viena skolotāja un viena un tie paši paņēmieni un viena un tā paša rītdiena, kur krējums ir paredzēts tā kā tiem vadītājiem, politbirojām, bet attiecīgi šmuts un problēmas sabiedrībai. Mēs ejam tieši tajā pašā virzienā. Es arī tikai tā apskatījos pa diagonāli, es vēl neesmu izpētījis Ventspils ostas budžetu, bet tur ir tas pats, ko es jau teicu, mēs dotējam šo Ventspils ostu, kas principā apsaimnieko mūsu rūpnīcas un visu pārējais, un šī gadījumā vēl domē ir jādotē šis atalgojuma fonds, kas ir vairāk kā 300,000 par kaut kādu vienu rūpnīcu, neiet runa par to, cik darbvietas būs atkal kaut kur visus tos dzīvokļus, ko Ventspili mēs pārdevuši esam. Tas viss ir palicis viņu budžetā, un tas tiks kaut kāds līdzfinansējums šai rūpnīcai, un nav pat īsti skaidrs, kas tā būs par rūpnīcu, cik konkrēts būs darbvietas, ja mēs ceļam tāds rūpnīciņas ar 15-20 darbiniekiem, tad tā nav rūpnīca. Mums te pat Rāslaukumā šeit ir viss kopā, mums ir kādi 25 darbinieki, 30, tad pa ko mēs runājam? Bet Ventspilniekiem es gribu pateikt, ka mūs var redzēt arī tagad YouTube. Mums ir kanāls piederīgs Ventspilī. Un vēl tomēr arī padomājiet, jo, diemžēl, arī pie mums strādā teiciens, ja ir aitas, tai cirpēji. Vai mēs gribam būt šīs aitas, es domāju, ka pietiek. Jā, skatieties mūsu piederīgs Ventspilī YouTube kanālā. Mēs pa laikam lēnām viņu sākam veidot. Tā kā, ja kāds nav redzējis Facebookā mūsu, tad YouTube vai nav Facebookā, tad var YouTube. Tur būs daudz dažādu papildus materiālu, tā kā esiet kopā ar mums, un mēs joprojām sakām Aivim paldies par to, ka jūs mūs skatieties, novērtējiet, un ja mūsu viedokļi atšķirās, bet tā ir demokrātija. Tā tas arī notiek, ka viedokļu dažādībā rodās zelts. Tieši tā. Paldies jums un līdz nākamajai reizei. Atā. Atā.